Matricas izveidē nākamā informācija tiek ievadīta sadaļā solis 2. Laukā klasifikators izvēlieties attiecīgo sortimentu, par kuru matrica tiks veidota. Laukā papildus klasifikators iespējams izvēlēties vairākus sortimentus, kuri būs atbilstoši tiem pašiem matricas nosacījumiem, kā lauka klasifikators norādītiem sortimentam. Ja tādu nav, tad šo lauku var atstāt arī neaizpildītu. Laukā minimālais caurmērs ievadiet sortimenta minimālo caurmēru milimetros. Laukā maksimālais caurmērs ievadiet sortimenta maksimālo caurmēru milimetros. Ja tiek ievadīta vērtība 999, tad maksimālais caurmērs ir neierobežots. Laukā nominālais garums ievadiet sortimenta nominālo garumu centimetros. Šajā laukā ir iespējams ievadīt vairākas vērtības. Laukā konstantais brāķis ir iespējams norādīt sortimenta brāķa vērtību, ja pircējs vai pārdevējs tādu ir piefiksējis. Standarta gadījumā šajā laukā tiek atspoguļota nulles vērtība. Laukā virsmērs norādīt sortimenta virsmēru centimetros. Sadaļā dimensijas brāķis norādiet, kā matricā tiks atspoguļots sortimenta brāķis, atzīmējot augša pa labi, pa kreisi un apakša. Matricā tiks izveidots rāmis, kurā apmakšas sortiments būs iezīmēts zaļā krāsā, bet brāķētais sortiments sarkanā krāsā. Sadaļā ražošanā izmantojamais brāķis norādiet, vai un kā matricā tiks atspoguļots ražošanā izmantojamais sortimenta brāķis, atzīmējot augša, pa labi, pa kreisi un apakša. Matricā tiks izveidots rāmis, kurā ražošanā izmantojamais brāķētais sortiments būs atzīmēts dzeltenā krāsā, bet brāķētais sortiments sarkanā krāsā. Matricā tiks atspoguļots sortimenta cenas, ja atzīmēsiet atzīmi iespējot cenu un ierakstīsiet vērtības laukos. Noklusētā cena, kas ir sortimenta cena kvalitatīvajam produktam, dimensijas brāķa cena, kas ir sortimenta cena dimensijas brāķim, vai ražošanas izmantojamā brāķa cena, kas ir sortimenta cena ražošanā izmantojamam brāķim. Saglabāt ievadītos datus un izveidot matrici, nospiedot pogu saglabāt. Ja vēlaties atcelt matricas ievedi, nospiediet pogu atcelt. Kad dati ievadīti un saglabāti, tiek izveidota matrica. Nospiežot uz kādas no vērtībām matricas dimensijas rāmī, tiek atvērta matricas šūnas datu labošanas forma. Tajā ir iespējams atzīmēt, ka šī vērtība ir apvienota. Tas nozīmē, ka šūnas vērtības garums tiek ņemts vērā kā iepriekšējās vērtības garums, vai šī vērtība ir dimensijas brāķis, vai ražošanā izmantojamais brāķis norādīt brāķa veidu, vai ievadīt cenu. Jūs varat mainīt vērtības matricas laukos minimālais un maksimālais tievgala diametrs, garums ar virsmēru, vai maksimālais caurmērs. Kad visi dati ievadīti, nospiediet pogu saglabāt kā melnrakstu. Matrica tiek saglabāta, bet netiek nosūtīta apstiprināšanai. Datus būs iespējams vēl labot. Ja nospiedīsiet pogu saglabāt un nosūtīt, matrica tiks saglabāta un nosūtīta uz apstiprināšanu. Informāciju labot būs iespējams tikai matricas saņēmējiem. Ja vēlaties atcelt veiktās izmaiņas, nospiediet pogu atcelt. Ja vēlaties zem vienas matricas identifikatoru pievienot vēl kādu kraujmēru matricu, nospiediet pogu saglabāt un pievienot zemāku matricu. Aizpildot vai mainot esošos datus, nospiežot pogu saglabāt, tiks izveidota vēl viena matrica zem esošās matricas identifikatora. Ja esat saglabājuši matricu kā melnrakstu un vēlaties to labot, nospiediet pogu labošanas skats. Matricas izklēlapā nospiediet pogu labot. Ja veicat labojumus matricas ievadas laukos, lai izveidotu jaunu matricas versiju, nospiediet pogu saglabāt un reģenerēt. Tiks izveidota labotā matricas versija. Lai apskatītu saglabāto matricu galvenajā matricu izklēlapā, nospiediet pogu apskatīt.